Mēs stāstām par to, kas svarīgs šodien un katru dienu. Santa LV. Klausies raidījumu Kopā zaļāk. Ilgi, laimīgi un dabai draudzīgi. Labdien, esmu žurnāliste Inga Melberga un šis ir podcasts Kopā zaļāk. Katru gadu sasniedzam un pārsniedzam dažādus gaisa temperatūras un laikapstākļu rekordus gan Latvijā, gan citur pasaulē. Un klimata jautājums ir vārda tiešā nozīmē karsts. Tāpēc kopā ar Pasaules dabas fonda direktoru Jānu Rozīti skaidrosim, kādas ir klimata pārmaiņu aktualitātes. Kaut arī mūsdienās visi ir dzirdējuši par klimata pārmaiņām, tomēr būtu labi pārsteigt mums atgādināt, kas tās ir. Jā, tas laikam ir ļoti nozīmīgi ar šo sākt, jo nereti, es redzu arī sabiedrībā, ir tāda maldīga informācija, kad tiek diskutēts par klimata pārmaiņām. Ja mēs definīciju saprotam, ka klimata pārmaiņas ir klimata raksturojošo rādītāju izmaiņas vairāk 10 gadu garumā, tur ir tā kļūda, ka nereti cilvēki saka, hei, šonadēļ visu nedēļu ir sauss -15, vai pēkšņi ir sniegs, un tad kāds mums ir klimata pārmaiņas, ja mēs no otras puses varam teikt, ka visi runā par globālo sasilšanu, bet šeit Latvijā, protams, ir vēl sniegs. Un tas ir tāds maldīgs vai tāds uzskats par to, ka klimata pārmaiņas radīs pārmaiņas pēkšņas, un pēkšņi Latvijā izzudīs sauss un Latvijā izzudīs sniegs. Tas ticamāk nebūs, un ar to, lai mēs diskutētu par klimata pārmaiņām, tās ekspertīzes un klimata speciālisti, zinātnieki runā par vairāku 10 gadu tendencēm. Un par tām mēs spriežam nevis par vienas dienas sauli vai vienas dienas sniegu, vienas dienas sniegputeni vai atkal pēkšņi, saulaina diena septembrī vai sniegot dienu aprīlī. Tās ir tendences, par kurām mēs runājam par klimata pārmaiņām. Nevajadzētu jaukt ar laika apstākļiem, bet mēs runājam par klimata pārmaiņām. Jā, tātad laika apstākļi nav vienīgais faktors, kā tās klimata pārmaiņas izpaužas. Un mēs arī nerunājam vairs par globālo sasilšanu, bet šo apzīmējumu esam aizstājuši ar klimata pārmaiņas. Jā, tieši tā, jo klimata pārmaiņas aptver dažādus šos klimatisko pazīmi raksturošo informāciju. Un tur ir nokrišņu daudzums, tur var būt ekstrēmi laika apstākļi, tur var būt arī šī temperatūra, tā kā dažādu šo pazīmu kopums. Lielākā laika periodā ar tendencijām. Pirmkārt jau, kam visvairāk pievērš uzmanību un kas ir šis arī rādītājs tādā politikas dokumentu līmenī, ir šī temperatūras izmaiņa. Un šobrīd tā temperatūras izmaiņa, mēs runājam par globāli, tad mēs spriežam, ka šī temperatūras izmaiņa varētu būt ap 1,1–1,2 grādiem kopš, es gribētu teikt, 1850. Gadu, ap 19. gadsimta vidu. Bet, protams, ka tas ir tāds globālais vidējais, protams, ir vietas, teritorijas pasaulē, kur ir šī temperatūra daudz straujāk pieaugusi, un laikam viena no tādām top vietām, kur arī cilvēku apdzīvotība ir tā Afganistāna, kur šī temperatūra jau ir pieaugusi daudz straujāk nekā 1,2 grādi, 1,1–1,2 grādi. Un, protams, būs varbūt vietas, kur būs zem šīm 1,1 grādu, līdz ar to mēs runājam par kopējo vidējo tendenci. Un tie ir šī temperatūras rādītāji, kas tiešām ir pieauguši. Tad cits savukārt rādītājs, kad atkal būs ļoti teritoriāls, proti nokrišņu daudzums. Un, piemēram, mēs esam tajā, var teikt, planētas vietā Latvija, kur šis nokrišņu daudzums dēļ klimata pārmaiņām tiek prognozēts pieaugošs. Kas nosacīt rāda izmaiņas mums plānojumā gan dēļ infrastruktūras, gan dēļ apbūves, gan zemes lietojuma kopumā. Būs teritorijas pasaulē, kur savukārt mēs saprotam un redzam jau šodien, kur ir diezgan liels problēmas ar ūdens pieejamību, gan par saldūdens resursiem, gan par dzeramu ūdeni cilvēkam. Tad nākamais šie laika apstākļi ekstrēmi, tie paliek aizvien biežāki, aizvien spēcīgāki, un to mēs miniatūrā izjūtam arī Latvijā, kur mēs sastopamies aizvien vairāk ar tādiem, es gribētu teikt, nevis ar tādu, mūsu iepriekš pierasto vēju vētrām rudens periodā, bet mēs jau redzam, ka mums ir ļoti pēkšņi demšiem
dažādām vasaras laika apstākļu īpatnībām, šīm temperatūras svārstībām. Mēs, piemēram, izjūtam arī šos negājus, šīs vētras, lokālas vētras arī vasaras mēnešos, kas rada diezgan lielu postījumu. Šie ekstrēmi nosacīti arī pasaulē pieaug, un ja mēs skatāmies Pasaules meteoroloģijas organizāciju apkopojumus, kas ir pa iepriekšējām 5 gadiem, tad mēs varam redzēt visā, globālajā valsts salikumā, kādi vien tik nav bijuši sausumviļņi, nokrišņu viļņi, un turpat redzam arī kādi šie finanšu zaudējumi. Zato mēs nonākam pie tā, ka šīs laika apstākļi kļūst aizvien tādi neprognozējamāki, un tas nosacīt arī rada kaut kādas ietekmes socioekonomiskām sistēmām. Un ja mēs vēlreiz atgriežamies pie skaitļiem, tad mēs arī redzam arī dažādos mēdījos šo informāciju, ka pēdējās 20 gados ir bijuši nepārtraukti karstuma rekordi pasaulē. Šī vidējā temperatūra. Un arī šī Latvijā mēs arī laikam redzam, ka šie dažādi temperatūras rekordi ir pieauguši. Man liekas, 1, cik tur grādi, 2 grādi. Tā uz savas ādas mēs tādas 2 grādus nemaz neizjūtam. Jā, mēs varam neizjust, piemēram, tiešām tādā, teikt, kas ir grāds, vai ne? Bet ja mēs skatāmies tās pazīmes, pēc kurām mēs skatāmies, mums tur, piemēram, pieaug karstuma viļņi, kuram tur, 30 plus grādi, viņu vairs nav tur, dažas dienas, bet viņi varbūt jau tur dažas nedēļas. Tā ļoti vienkāršoti aplūkojot šo jautājumu. Tad savukārt mēs redzam, ka ziemas paliek siltākas. Tas ir tāds, kas ir mūsu paši novērojumi, kas nav pat zinātniski novērojumi, bet to mēs paši varam ikdienā to redzēt. Mēs redzam arī to pašu septembri, ko mēs jau sākam pieskaitīt pa 4. vasaras mēnesi Latvijā. Tas ir tas, ko mēs katrs izjūtam jau pēc saviem novērojumiem 10, 20 gadu griezumā ar kaut kādu savu atmiņu, kāda bija šī ziema bija 80. gados, un kāda vasara bija. Protams, bija arī karstuma viļņi, bet šobrīd mēs aizvien vairāk piedzīvojam šo īpatnīgumu šajos laika apstākļos, ko mēs pat paši varam jau izjust. Tādā vienkāršotā līmenī, domājot kāds par sevi, mēs, protams, varam teikt, ka mājsaimniecībā mums mazāk jārūpējās par apģērbu, vai mazāk būs šie rēķini, apkurs rēķini, to, ko parasti uzsver, un cilvēki arī vēl citi norāda par to, ka būs garāks veģetācijas periods, mēs varam veiksmīgāk audzēt augstsainicības kultūras vai domāt par meža audzēšanu. Bet tas ir tāds ļoti, es gribētu teikt, ļoti šaurs, ļoti virsējs, tāds, ar mazas informācijas noklājumu izteikts viedoklis, kas reizēm ir nedaudz egocentrisks. Tās problēmas gan lokālā, gan globālā mērogā ir daudz lielākas, nekā mēs varētu domāt par ienākumiem. Un mēs varam ieiet jebkurā virzienā, ja mēs skatāmies uz, es gribētu teikt, katra cilvēka mājsaimniecības vajadzībām vai iespējām, un mēs varam ieiet arī tādiem lieliem procesiem. Un mēs varam sākt ar to, pieņemsim kā piemēru ar socioekonomiskiem jautājumiem, sociālās sistēmas jautājumiem, ekonomiskās sistēmas jautājumiem. Proti, pirmais, par ko mēs varam diskutēt, tā ir migrācija. Mums liekas, ka Latvijā tiešām salīdzinoši kaut ir pētījumi, kuri norāda, ka arī Latvijā jau ir Eiropas līmenī diezgan straujas šīs klimatiskās izmaiņas. Un pat es sastapos ar kaut kādu aplūkojumu, kur pat tiek uzsvērts, ka Eiropā pēdējā gada vai gadu virzienā, es tad neatcerēšos, kur Latvija ir viena no top valstīm Eiropā, kur notiek visstraujāk šīs klimata pārmaiņas, mēs izjūtam. Bet tā Eiropas griezumā Latvija parasti tiek uzsvērta par vietu, kur ir vismazāk var izjust šīs izmaiņas, mazāk ekstrēmas. Proti, mums mazāk plūdi, nav tādā mērogā. Mums nav tādas vētras un tam līdzīgi. Bet mēs nonākam pie šīs jautājuma, ko es sāku migrāciju, tad, protams, ka būs vietas teritorijas pasaulē, kur cilvēki vairs nevarēs dzīvot dēļ šiem
apstākļiem, lai nodrošinātu savu, pastāvēšanu, primārās vajadzības. Proti pārtikas nodrošinājumu, ūdens nodrošinājumu un kaut kādu, es gribētu teikt, vispār pastāvēšanas iespējas. Ir dažādi pētījumi un dažādi dati, bet tie svārstās starp 1,2 miljārdiem bēgļu 10 gadēs nākamajās. Cik drīzās? 1,2 miljardi. Bet cik drīz, par kurām 10 gadiem mēs runājam? Mēs runājam par 50 plus apmēram. Līdz Pasaules bankai, es nemaldos, ir kaut kāds 150-200 miljoni. Tas ir tas zemākais rādītājs. Protams, tur, jo šīs bēgļu, šīs migrācijas plūsmas nav tikai vienīgi saistītas ar šīm pārtikas pieejamību, bet tas var būt saistīts arī jau ar blakus pieaugušiem militāriem konfliktiem. Jo nereti militāriem konfliktiem mēs pat nevaram arī izvērtēt, kas ir šie iegansti. Ja mēs ieganstus varam pamanīt vienus, bet ja mēs analizējam, tie iegansti var pat arī citi. Un kāds no ieganstiem arī būt šīs zemes lietojuma apgrūtinājumi un ir nepieciešamības meklēt kaut kādas citas vietas, teritorijas, un kas rada kaut kādas pat valsts līmenī iekšēji konfliktus. No šiem 150 miljoniem vai 1,2 miljārdiem, protams, ir milzīgi liela atšķirība. Un cik cilvēki migranti var nonākt Latvijā vai Eiropā, tur, protams, arī var būt dažādi zinātniskas prognozes, bet, protams, ka lielākā daļa sākotnēji šīs migrācijas būs iekšēji valsts teritorijā vai kādu kontinentu teritorijā. Bet tas, kad šīs migrācijas aizvien vairāk būs, un viņas būs vienkārši cilvēkiem būs jārod, kur dzīvot, jo viņi vairs nevarēs dzīvot tur, kur viņi šobrīd dzīvo, lai viņi pastāvētu, ar to jārēķinās ir Eiropai. Un tas nozīmē to, ja mēs nonākam jau līdz Latvijai un uz jautājumu, ko tas nozīmē, ka tās tādas milzīgas lielas izmaiņas ir sociālās sistēmās, mūsu ieradumos, mūsu tradīcijās, mūsu spējās sadzīvot ar atšķirīgo. Un tās tādas ļoti, ļoti nopietni jautājumi. Es pieskaros pie migrācijas. Mēs varam iet tālāk, mēs varam iet arī tālāk ar saistībā ar veselības jautājumiem. Pasaules veselības organizācija arī uzsver aizvien lielākus riskus gan fiziskas, gan mentālas veselības ietekmēs, jo kaut vai karstuma viļņi var radīt risku dažādiem cilvēkiem ar jau esošām veselības problēmām un lielāku risku faktoru. Jo tas nāves gadījumu skaits ir pieaugošs un tas ir pietiekami liels, kas tiek lēsts no klimata pārmaiņām no 80. gada līdz 2002. Dekādas laikam. Tur tiek vērsts starp 100 un 200 tūkstošiem nāves gadījumu. Tur diezgan tiek precīzi tiek arī saskaitīts, bet tur mēs varam diskutēt, kuru gadījumu mēs pieskaitām, kur nē. Bet katrā ziņā tas ir pietiekami liels nāves gadījums jau šobrīd. Tas ir tieši no veselības problēmām vai no kaut kādām tas ir pēc būtības tiek saskaitīts dēļ klimata pārmaiņām. Tas ir Eiropā? Eiropa. Pasaulē tas skaits vēl lielāks. Es domāju, bet pasaulē, protams, ka tur, cik mēs vispār zinām un cik mēs varam tiešām aprēķināt dēļ kaut kādām, Āfrikas kontinentā, piemēram, vai tas ir tiešām klimata pārmaiņas, vai tur ir veselības problēmas. Bet arī tur šie skaitļi ir noteikti. Līdz ar to tās veselības krīzes pieaugs, bet tad mēs pienākam pie tā, ka viens ir šie fiziskie riski, bet otrs ir mentālie riski, jo, protams, kad klimata pārmaiņas rada kaut kādas izmaiņas, tev ir kaut kādas pielāgošanās nepieciešamības. Skaidrs, ka pielāgošanās nepieciešamības visproblemātiskāk būs mazāk nodrošinātiem cilvēkiem. Un tas nav tikai, protams, arī globāli mēs varam sīties, bet arī Latvijā mēs varam sīties, kad, ja ir 2 vai 3 vai 4 nedēļas karstuma vilnis un tu esi daudz stāv mājā un tev ir jādzīvo, es ļoti konkrēti piemēru domāju, ja tev jādzīvo ir ar kaut kādiem, 23 vai plus grādiem tajā savā dzīvoklī un tev nav iespēja ne tur to kondicionieri kaut kā ievietot vai tev rast kaut kādu iespēju dzīvot kaut kādā, lauka īpašumā, kaut kur citur, tad tev ir kā to sadzīvos. Un tev, protams, tas rada atkal tev nepārtraukti kaut kādas, es nezinu, kaut kādas tādas izšķiršanās arī mentāliski un psiholoģiski saprast, kā rīkoties, kādas lēmumus pieņemt.
Un tie riski arī tiek nepārtraukti uzsvērti no veselības ekspertiem tieši klimata pārmaiņu jautājumā, tātad gan fiziski, gan mentāli, kas būs ticamāk pieauguši ar šīm klimata pārmaiņām. Nākamais, protams, ka mums ir šie riski, kas ir šie dabas daudzveidības riski. Skaidrs, ka klimata pārmaiņu ietekmē mainīsies šī bioloģiskā daudzveidība, šīs sugas, dažādas sugas pārvietosies, nāks vietā jaunas, daļu sugu izzudīs. Mēs ļoti vienkāršoti ieskicējot to nākotni dabā. Un tā liktos vienkārši, ja mēs vērojam dabu tikai kā vērotājs. Mums ir viena putnu suga, cita putnu suga būs vietā. Jā, dinosauri arī. Jā, tieši tā. Bet, ja mēs nopietni skatāmies, pirmkārt, šīs izmaiņas ir ļoti, ļoti straujas. Protams, gan klimats mainījies ir vienmēr, gan daba vienmēr ir mainījusies. Bet gan šīs klimata izmaiņas notiek strauji, un tas notiek 150-200 gados. Gan arī līdz šīs daba mainās šajos 150-200 gados, kas priekš dabas ir ļoti, tas ir mirklis, ļoti, ļoti īsts mirklis, ka tev ir jāmainās. Ja mēs spriežam par to, ka sugai, sugas pastāvēšanas ilgums, mēs varam teikt, ir 2-3 miljonu gadu, tad tā suga ir pielāgojusies apstākļiem ļoti, ļoti pakāpeniski. Un tagad tās izmaiņas ir ļoti, ļoti straujas. Un jautājums, cik to spēj, vai mēs arī cilvēks atbalstam šīs pārmaiņas, iespējas mainīties vai nē, ja mēs arī ar savu rīcību ierobežojam, šīm sugām nav iespēja pārvietoties ainavā. Un tie ir tādi citi jautājumi, un vēlreiz, viens ir tas, ka mēs tā estētiski to varam lūkoties, un tad mēs nonākam, kāds tam cilvēkam riski. Un tad mēs pienākam pie tā, ka mums ir aizvien pieauga riski saistībā ar kaut kādu zemes lietojumu, ar slimībām, kaitēkļiem. Jo šīs ekosistēmas ir mazāk stabilas, jo mums aizvien lielāki riski nonāk mūsu ekonomiskās sistēmās, un mēs līdz ar to atkal izjūtam savās sociālās sistēmās. Un tas ir sasiests kopā. Proti, ja tavu lauksaimniecības ražu iznīcina kaut kādi, kaitēkļi vai slimības vai mežsaimniecības tu esi audzējis tu jaunaudzi un kops un ieguldījis naudu, un tagad tev ir kaut kāda, kaitēkļi vai slimības, kas tev iznīcina. Loģiski, ka tas ir kaut kāds atsitiens pret kaut kādu tavu plānotām finanšu ieņēmumiem, un kas atkal rada kaut kādu tavu pastāvēšanas iespēju, cilvēku pastāvēšanas iespēju. Protams, ka nākamais ir vēl šis lielais jautājums par apateksnētājiem. Un tur ir, es domāju, arī dažādi tie faktori, kāpēc tās izmaiņas un kāpēc apateksnētāja īpatsvars krīt. Un tur varētu būt gan šī cilvēka rīcība, vispār attieksme pret dzīvotnēm, pret pārizmantošanu šo zemes lietojumu, intensīvo lietojumu, gan arī pēc klimata pārmaiņas. Un ja mēs sākam vispār runāt par apateksnētājiem, tad to vispār mēs balstamies visu mūsu pārtiku lielākoties. Tagad tie jautājumi ir atbild uz to, kas no tā cilvēkam, es gribētu teikt, tas ir no visām pusēm tā ir tāda milzīga cilpa, kas vienkārši velkās ciet. Un jūsmot par to, ka mēs varēsim nevis tur 20 dienas pavadīt pie jūras, bet mums būs iespēja pavadīt 35 dienas pie jūras, un mums būs ziemā nevis 400 eiro rēķins, bet mums būs 224 eiro. Es gribētu teikt, ka tas ir tik mazs iegūms pret tiem milzīgajiem zaudējumiem, ar kuriem mums būs ticamāk jādomā, kā sadzīvot nākotnē. Jo jautājot par klimata pārmaiņām, kas tās tādas ir un kā tas attīstās, skaidrs ir tas, ka mēs klimata pārmaiņas novērst nevaram. Mēs nevaram šobrīd neko vairs novērst klimata pārmaiņas. Mēs varam klimata pārmaiņas, tas, par ko šobrīd ir visa saruna par klimata pārmaiņām, visas tās rīcības, vēl neesošas, bet kas aizvien pieaugs, ir tikai un vienīgi par klimata pārmaiņu ierobežošanu, nevis novēršanu. Jā. Tāpat laikā netrūkst arī skeptiķu, kas saka, klimats ir mainījies visu laiku. Tas ir neapstrīdami vēsturiski fakti, vai ne? Gan par šīm sugām, kas ir mainījušās. Kam ir izdevīgs tas klimata skepticisms un kāpēc vispār šāda pozīcija ir izveidojusies?
Es domāju, ka tas ir ļoti dažādi. Un mēs varam sākt globāli nonāksim uz Latviju. Es gribētu teikt, ka klimata skepticisms sadalās, mēs tādā vienā virsrakstā varam teikt, ir daudz skeptiķi, un mēs apzināmies, kas tie skeptiķi ir. Viņi ir ļoti dažādi cilvēki. Viņi arī ir nosacīti sabiedrībā cienījami zinātnieki, kuri ir skeptiski klimata pārmaiņām. Un ir milzīgi daudz petīcijas vai savāktas ir tieši no zinātniekiem, kuri ir skeptiski. Tas nekas, ka mēs runājam par, ka tas ir varbūt daži procenti pret tiem zinātniekiem, kuri saka, ka klimata pārmaiņas notiek un cilvēku ietekmi ir. Bet mēs ņemam vērā šo demokrātisko telpu un cilvēku viedokļus un spēju izteikties un pilsonisko aktīvismu. Tad, protams, mums jāņem vērā, jāapstāsta, kas tas tāds ir. Un tad mēs, protams, varam skatīties, ka viens ir tas, ka cilvēkiem ir kaut kādas teorijas savādākas, arī zinātnē. Citur mēs varam teikt, ka tur ir zinātniskā ētika, jo nereti arī zinātnieki parakstās pie petīcijām, kaut arī viņi nav eksperti tajā konkrētā jomā. Bet, protams, ir arī tas es gribētu teikt, arī zinātnē. Ir arī tā netīrā puse, kur ir arī nosacīti kaut kādi gadījumi, kad nosacīti ir kaut kādu sektoru, kuri negrib mainīties, virzīta zinātnes pētījumi, tad kuri atbalsta dēļ tā, ka viņiem aiz muguras ir kaut kādi pasūtījumi zinātniskiem pētījumiem, lai nosacīti analizētu un metodiski censtos pierādīt pretēju viedokli. Tas no zinātnes puses, bet ja mēs runājam par sabiedrību, zinātne galā ir ļoti maza sauiņa cilvēku. Ja mēs skatāmies par sabiedrību kopumā, tad, protams, ir arī vēlreiz, mēs varam sadalīt lielās daļā, dažādās kategorijās šos cilvēkus. Viens ir cilvēki, kuri vispār netic klimata pārmaiņām. Vispār klimats nemainās. Visi pēc būtības, tas ir tikai kaut kāds izdomājums, klimats mainās, un mēs to nemanām. Tā kā apmēram teicāt, par 1 grādu, kurš to var pamanīt. Tas ir tā kā viena grupa. Otra grupa ir cilvēki, kur saka, jā, klimats pārmaiņas notiek, bet tur nav nekāda cilvēka klātbūtne. Tas, ko tikko jautājāt, klimata pārmaiņas notiek, un mēs zinām, ka klimata pārmaiņas tiešām ir notikušas visu laiku, 4,5 miljārdu gadu pastāvot planētai, klimata pārmaiņas notikušas ir daudzas reizes. Un trešā grupa ir tā vēl pilnīgi cita grupa skeptiķu, kuri uzskata, ka klimata pārmaiņas notiek, ar vai bez cilvēka klātbūtnes, bet mēs tur īsti neko nevaram glābt. Tur vienkārši iet vienā virzienā, vienā vektorā šis viss. Vai arī vēl tur subgrupa, kur uzskata, ka mēs neko nedaram. Un tāpēc viņi uzskata, visas šīs sarunas, visas šīs ņemšanās, politikas dokumenti, fórumi, ka tas ir tā tukša gaiša skulstīšana, un viens tā nopietni neķerās pie šie jautājumi. Tas to viņi tādā veidā ir skeptiski. Un kurai grupai pievēršās, protams, ka tur ir daudz faktoru, kāpēc es domāju tā, kā es domāju. Es esmu vienā no šīm 4 grupām, jo, protams, ka ir cilvēki, kuriem ir personīgās intereses, ja biznesa man ir, es jūtu, ka man dažādas valsts politikas vai normatīvi sāk ierobežot manu biznesu, tad, protams, es esmu skeptisks par šo. Un mēs varam paņemt arī Latvijas piemērus, kur ir diezgan interesanti, kur zemes lietotāji vienā dienā viņi saka, mums nav vairs ražas vai mums riski ir meža audzēšana. Un tajā dienā, ka jāspriež par to, ko mēs darīsim, tad viņi saka, kāpēc mums kaut kas ir jādara. Tāpēc, kad tās klimata pārmaiņas notiek, un cik mēs vispār esam tajā visā iesaistīti un cik galā izmaksās mums tās klimata pārmaiņu ierobežošana. Un tā kā vienā dienā tu raudi, ka tev ir tavs īpašums izpostīts, un tu saki, valstī palīdzi, un nākamā dienā saka, nē, mums kaut kas ir jādara, un ja man būs kaut kas jādara, kas man to maksās, ka es to darīšu. Tā kā tas arī tāds dualisms cilvēkiem. Un līdz ar to es gribētu teikt, ka cilvēku grupas ir ļoti, ļoti dažādas. Jautājums ir no tā, kāda ir informācija, kādā informācijas telpā tu dzīvo. Un protams, ka mēs esam pieredzējuši jau šobrīd jau sociālās krīzes pēdējos 5 gados, gan domājot par Covid krīzi, gan par kara apstākļiem, tepat blakus un citvietā Eiropā, kur mēs redzam, ka cilvēki bagātina savas zināšanas no dažādiem avotiem. Un šodienas informācijas telpā avoti arī ir dažādi. Un tu vienkārši pieņem kaut kādas patiesības, kas ir pilnas ar mītiem, bet kas ir pārliecinoši pasniegts, un tā tu redzi pasauli. Un tieši tas pats ir ar klimata pārmaiņām. Es vienmēr esmu teicis saistībā ar Covid šo periodu,
ka tas ir tā kā izmēģinājums zinātnē, kā cīnīties ar šiem argumentiem, pret kaut kādiem mītiem, un to mēs ļoti lielā mērā piedzīvosim aizvien pieaugušās diskusijās par klimatu pārmaiņām. Un to pasaulē tas ir, un arī Latvijā tas aizvien pieaugs, aizvien vairāk cilvēki sadalīsies grupās, kuri būs klāji skeptiski, dažādās šajās subgrupās, un būs cilvēki, kuri ļoti iestāsies par šo pasākumu īstenošanu, kas klimata pārmaiņas ierobežo. Jā. Kuras ir tās nozares, kas visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas, un kuras savukārt tās rīcības, kas ir visefektīvākās šo pārmaiņu mazināšanai? Vai jautājums ir to, kuras klimata pārmaiņas virza tās nozares, kuras ir tās sega emitētājas, vai tās, kuras ir vairāk tiks ietekmētas? Kuras nozares sliktu visvairāk? Nodara sliktu, to mēs redzam, tas jau laikam visā pasaulē daudz maz vienādi teritoriāli, tas atkal var atšķirties, bet tās ir enerģijas ražošana, tas ir transports un tā ir lauksaimniecība. Šur tur mēs varam runāt arī vēl par rūpniecības klāt pienākšanu jautājums, kā mēs to saliekam kādās kategorijās. Bet jautājums ir, kurā vietā rodās emisijas, jo galā mēs runājam par klimata pārmaiņām, mēs primāri runājam par siltumnīcas efekta gāzu emisijām. Jā. Un enerģētika jautājums, kāda ir valsts politika, kāda ir pašu biznesu, kas nodrošina šo enerģētikas risinājumus, kāda ir viņa atbildība un ko viņi izvēlās, kādus šos atjaunīgos šos avotus vai fosīlo šo enerģijas ražošanu. Nākamais, cik šī atjaunīgā patiesībā ir vidē draudzīga un cik nē. Tas arī vēl jautājums, jo mēs nereti runājam par atjaunīgu kā par tādu aksiomu. Ja mēs sadalām atjaunīgu, tad tur ir, mēs varam pastīties tur, piemēram, uz meža biomasu, ko mēs ļoti labi saprotam, ka tajā mirklī, ka mēs šo meža biomasu pārvēršam par siltumu enerģiju, mēs saprotam, ka mēs automātiski emitējam oglekli, CO2. Tas ir tāds klimata viedokļi, tad mēs savukārt paņemam hidroelektrostacijas, ka mēs vēl saprotam, ka tas ir neatgriezeniski atkal upju ekosistēmām ļaunums, kas ir cits vidas kaitējums. Tā kā mēs gribētu teikt, ka arī atjaunīgais nav automātiski svēts virsrakstā. Tur ir daudz faktoru un analīzes, un tad jāapskatās, kas ir tie kritēriji, ka mēs kaut ko nosaucam par atjaunīgu. Un, protams, fosīlais, ko mēs uztveram, ka tas ir tā kā pirmais ļaunums, kur ir nepārtraukti vēl svēta pārliecība, ka tehnoloģijas mums glābs no šīs nosacīti bēdīgās, vai ļoti bēdīgās vides kvalitātes sekām globāli. Nē, tehnoloģijas neglābs, un tas ir tas jautājums. Mums pašiem jādomā, kā mēs varam savādāk dzīvot, un tikai nepaļauties uz šīm tehnoloģijām. Skaidrs, ka mums kaut kur jāpārvietojās. Ja mums jāpārvietojas, tad arī mans ieteikums izmantot elektroautos. Tas ir kas šobrīd pieejams. Iespējams, ka mūsu saruna būtu pēc 15 gadiem vai pēc 20 gadiem, un būs cits transporta līdzeklis, un es teikšu, nē, to elektroauto ņemiet to, kas tur būs tas jaunais, kaut kas ļoti, es pieņemu, vēl vidē draudzīgāks un tiešām ar mazāku ietekmēm uz vidi. Bet, ja mēs runājam šodien, mēs izvēlamies elektroauto, bet es teiktu, ka tas privātais auto, tas ir tas pēdējais, ko es tajā situācijā izmantoju. Es meklēju citas scenārijas, kā pārvietoties. Tā ir tā atbilde. Un ja mēs to neizvērtējam un vispār neredzam to, un ja mēs sakam, es mūžīgi to piemēru saku, degviela dārga, cilvēks saka, es tagad esmu ļoti nomazinājis to savu dīzeļu auto izmantošanu, es tikai mēnesī braucu tur, 300 km, piemēram. Ļoti, ļoti neatliekamās situācijās. Bet viņš nopērk elektroauto, un viņš lepni saka, pasties, cik man forši, tagad es esmu vidē draudzīgs, un man arī kaut kas lētāk sanāk, un es esmu atgriezies tagad un braucu atkal 800 km. Nē, tu nevari atgriezties tiem 800 km. Tad tāpat jābrauc tie 300 km. Un tad tas varētu būt vidē draudzīgāk. Ja tu brauksi pret tiem 300 dīzeļdegvielas, tu brauks to 800 vai 1000 brauks ar to elektroauto, mēs atkal nonāksim pie tā, ka tas ir, nav īsti labi. Līdz ar to mēs nedrīkstam un vēlreiz nedrīkstam domāt tikai par to, ka mēs dzīvosim pilnīgi vienādi tā, kā mēs esam dzīvojuši, un mēs esam dzīvojuši pāri planētas robežām no dažādiem šiem patēriņa modeļiem. Mums jādomā ne tikai par to, ka mūsu glābs tehnoloģijas mēs dzīvosim tāpat,
Bet mums jādomā kaut kas arī par saviem ieradumiem, tradīcijām. Pētīsim kosmosu un pārcelsimies uz kādu citu planētu. Jā, ļoti labi. Ir tiešām arī ekonomisti Latvijā uz mani jautājumu. Kādā mūsu diskusijā kāds ekonomists uz jautājumu, kāds ir viņa piedāvājums ekonomikas transformācijā Latvijā, tas bija diezgan sen, kāds 5 gadus atpakaļ, viņš ļoti pareizi iezīmēja, kā ekonomikai būtu jāmainās. Un tad pēc būtības iezīmēja tas, kā mums būtu pareizi jānosaka cenas un kā mums būtu jāatskās no citām subsīdijām un kā mums vispār jāvirzās priekš tiedos ekonomiskos modeļos. Un viss bija pareizi, bet tas jautājums, ko jūs tikko teicāt, es viņam uzdevu. Vai jūsuprāt, kā speciālistam, kas lasa pasaules literatūru par ekonomikas attīstību nākotnē, vai jūsuprāt, ar to pietiek, kaut jūs runājat ļoti pareizi, jūs runājat ekonomiski, bet jūs runājat bez mazliet kā Pasaules dabas fonda darbinieks. Vai to būs pietiekoši? Un viņš arī atbildēja, ka, ja godīgi uzdodat jautājumu, tad nē, daudz lielāka iespēja, ka mums būs jāgūst cita planēta. Un tas ir tā pavisam nopietni, domājot, es gribētu teikt, tādos negluži 10 gadu griezumā. Mums ir citi jautājumi, kad arī 10 gadu griezumā, mums ir citi jautājumi, kad arī 30 gadu griezumā. Bet, ja mēs skatāmies tādās 100 gadēs, tad kas to zina, kur un kā dzīvos mūsu mazbērni? Jā, izklausās pēc tā diezgan liela izaicinājuma. Bet mēs to redzam, mēs redzam rādītājus šobrīd. Mēs varam runāt tādā ļoti mierīgi, skatīties uz to, kādi ir plāni Latvijai, kādi plāni ir Eiropai. Mēs varam skatīties, kādi plāni globāli saistībā ar klimata pārmaiņām. Bet ja mēs paskatāmies godīgi uz to, kā šobrīd kādas rīcības ir pretīm, nav jau nekas tāds, par ko ļoti, ļoti priecāties. Jo nestoties to, ka mums ir jau cik tūlīt būs, pēc miekļa mums būs 10 gadi kopš Parīzes nolīguma. 10 gadi būs pagājuši. Un mēs zinām, kādā trajektorijā mums jāiet. Ar to trajektoriju, kā mēs šobrīd ejam, mēs dubultā vai vēl vairāk pārkāpjam Parīzes nolīgumu. Ar visu to, ka mēs sakam, ka kā tad mēs te dzīvosim, tad diskutējam, jau sākās tāda šūmēšanās dažādās grupās, tur klimata pārmaiņas, tur kaut kādi zaļie kursi. Tas viss ir vēl krietni pa maz, kā ja mēs gribam tiešām 1,5 grādos noturēties. Un tā zinātne saka, ja mēs pārkāpsim 1,5 līdz 2, tur kaut ko var prognozēt. Bet šobrīd mēs jau tur dzīvojam, tā kā mēs šobrīd globāli skatāmies, mēs tur ejam pie 3, virs 3 grādiem. Tā mēs virzamies tādā trajektorijā. Un tas, ka mēs atliekam savus plānus ar reālu rīcību, tas ir diezgan skaudri. Šajā kontekstā jūs pieminējāt Parīzes nolīgumu, ir dažādas starptautiskas vienošanās. Tāpat laikā, ja mēs skatāmies globāli, Eiropa ir visstingrākā attiecībā uz dažādām zaļajām prasībām, zaļo kursu un tam līdzīgi. Vai Eiropa viena pati pasaules kartē kā tāds līderis var kaut ko izglābt? Vai nav vērts? Skaidrs ir tas, ka jebkurus lēmumus, manuprāt, virza gan ideoloģija, gan kaut kāda ekonomiskā perspektīva. Vismaz šodienas acīm skatoties, mums nevajadzētu būt naiviem, kad viss, kas pieņem lēmumus, dzīvo ar kaut kādu apziņu par klimata pārmaiņu ierobežošanu, par to, kā iztīsies globāla pasaule pēc 20 vai 50 gadiem. Ideoloģiski un tic kaut kādām izmaiņām, es gribētu teikt, vides nevalstiskās organizācijas un cilvēki, kas ir politiķi, kas ir tieši ienākuši no šīs vides cilvēku telpas, viņi vienkārši tiešām deg par šiem jautājumiem, jo saprot, kādā situācijā mēs esam. Bet tā ir saujiņa cilvēku. Pēc būtības politiķi vairāk skatās uz to, ja mēs iesim klimata pārmaiņas, labi, mēs to varam iet, tāpēc, ka mums sākais vien lielāks sabiedrības pieprasījums, bet tam jābūt vēl kādā ekonomiski izdevīgā trajektorijā. Un tad mēs nonākam pie šī jautājuma. Protams, kad Eiropa to ir saskatījusi, un arī zaļā kursa virsraksts jau nav par vidi, zaļais kurs ir par labklājību. Eiropas iedzīvotāji. Vide ir ielikt kā faktors. Viņi tomēr diezgan stingri iet roku rokā. Jā, bet tas pamatbūtība ir par to, ka mēs runājam par sociālo drošību, labklājību un labturību, es gribētu teikt. Un tas vides faktors ir vairāk kā sastāvdaļa tam iepriekš minētajam. Skaidrs, ka ja mēs vispār kaut ko gribam mainīt,
tad kādam ir kaut kas jādara. Mēs nevaram tikai teikt, ka tu dari. Mēs zinām, kas ir lielākie emitētāji. Un skaidrs, ka ne Latvija, ne Igaunija, ne Lietuva, un arī ne Zviedrija, mums tā kaimiņvalsts nav ne tuvu lielākās emitētājas pasaulē. Bet skaidrs ir tas, ka Eiropa pirmkārt viņi iet kā piemērs, otrkārt viņi iet, protams, savu kaut ekonomisko modeli. Viņi redz, ka tā ir iespēja viņiem kaut kā restartēties un būt pasaulē kaut kādos topos. Bet, ja mēs paskatāmies, kas notiek investīcijās un rīcībās, tad nav jau tā, ka lielie emitētāji kā Indija, Ķīna, ASV, ka viņi vienkārši tikai guļ. Protams, ka viņiem attīstās, viņi turpina subsidēt un atbalstīt dažādu fosīlo enerģijas avotu pastāvēšanu un ražošanu, bet viņi milzīgi liels naudas investē paši atjaunīgi energoresursos. Viņi ļoti liels naudas investē aprits ekonomikā, Indija, piemēram, vai Ķīna pārstrādē atkritumu. Un tur ir pilnīgi citi, viņi skatās ļoti ekonomiski to. Tas jautājums, vai Eiropa viena pati kaut ko var, tā Eiropa ir, manuprāt, valsts, kas to snieg bumbu veļ. Un tāpēc es šobrīd nonākam pie tāda milzīga karsta jautājuma, kas ir šī gada jautājums Eiropa parlamenta vēlēšanas. Un tad ir tas jautājums, ja tagad pasaule redzēs, kad Eiropa pati netiek ar saviem mērķiem galā, un viņi sāk bremzēt un sāk mest atpakaļ visus, gan klimata mērķus, gan dabas mērķus, jo līdzīgi Parīzes nolīgumam 22. gada nogalē bija šis saucamais Monreāls nolīgums, kur tādi paši mērķi tika pieņemti saistībā ar dabas daudzveidību. Ja mēs netiksim ne ar klimata pārmaiņu jautājumiem, ne ar dabas daudzveidības jautājumiem, tā būs tā kā, es gribētu teikt, kā šokolādes gabals tām visām valstīm, kuras jau iesmaida par Eiropas tādu ļoti ātro soļu aicinājumiem un centieniem, kad redz, kā pasties, jūs tur runājat un jūs netiekat tajā savā mazajā teritorijā, jo globāli Eiropa ir arī miniatūra pēc platības. Ja jūs netiekat tur, kur jums ir visiem ir, tā kā jūs redzat, sabiedrība ir tā kā nosacīta vēl par atbalstošu, jūs netiekat tur galā klimatu un šiem dabas jautājumiem. Kā tad jūs iedomājaties to sakārtot Krievijā, Ķīnā, Saudarābijā, Indijā vai ASV? Un tas būs liels atsitiens. Un ja izgāzīsies no šīs zaļais kurs un atpaliks pēc saviem mērķiem, es domāju, ka tur tiešām var būt ļoti, ļoti nopietni sekas. To es arī šobrīd cilvēkiem saku par Eiropas parlamenta vēlēšanām un viņa rezultātiem, kad tas nav vairs tikai vēlēšanas par Eiropas parlamentu un kāda tā Eiropas parlamenta kustības būs nākamos kādus. Tie vismaz saistībā ar vidas jautājumiem, tie ir šobrīd tāda globāla izšķiršanās. Kā šie notikumi un šīs visas pārmaiņas un riski ietekmē arī šo klimata politiku un virzību, ja mums ir jāgatavojas tam, ka varbūt mums būs kaut kāda militāra konflikta, kāds ir zaļais kurs, galvenais, ka dzīves. Jā. Nē, tāds narratīvs pastāv, un tas ir ļoti saprotams, jo šie militārie konflikti ir tiešām īstermiņa jautājumi, kas ir ļoti karsti, un mēs redzam, mēs ļoti ātri vienojamies savstarpēji par budžeta atsevišķu pozīciju palielinājumiem, lai nodrošinātu savu valsts aizsardzību. Un to nedara tikai Latvija, to dara arī citas valsts, un tas ir saprotams. Un tur jādomā, kādā veidā mēs virzamies uz priekšu. Tas nav nekādā veidā, es gribētu teikt, vispār apstrīdāms. Es domāju par to, ka paralēli mums jāskatās, kādā veidā mēs varam vismaz neapstādināt šīs zaļā kursa lietas vai nepariest atpakaļ. Ja mēs kaut ko pamainām un sakam, ka mēs tādā vidējā termiņā 10 vai 15 gadu griežamā mēs kaut kur ejam lēzenāk, tad mums vienīgi jāsaprot tas, ka kaut kādā mirklī mums atkal jāiet straujāk. Tas mums vienīgi jāsaprot. Bet visādi citādi mēs nedrīkstam nekādā veidā dot signālus sabiedrībā, zinātnē, izglītības sistēmās, pašiem biznesa cilvēkiem, ka mēs zaļā kursa jautājumus kaut kā pagriežam atpakaļ. Jo, ja mēs skatāmies globāli Pasaules ekonomikas fórumā, kas ikgadēji notiek, un viņu analīzes, tad šīs ģeopolitiskās konfrontācijas un šie jautājumi ir īstermiņa riskos ļoti augstu pašu biznesa skatījumā kopā ar klimata pārmaiņām. Viņi tur burtiski blakus ir, tā desmitniekā.
Bet, ja mēs apstāmies, ko domā biznesa par 10 gadu griežamā, viņi to ģeopolitisko konfrontaciju vispār neredz. Viņi kaut kur aizvirs tālāk, un viņiem ir top 5 ir viss ar klimatu un dabu. Un tie ir tādi jautājumi, par ko biznesi paši saprot. Jo priekš biznesa tas vairs nav jautājums par kaut kādu sabiedrības labklājību. Tas bizness loģiski skatās par to, vai man ir droša telpa, prognozējama telpa, mana biznesa attīstībai, un vai man ir pieejami pietiekami daudz resursi. Un viss gan klimata pārmaiņas, gan bioloģiskā daudzveidības krīze, abas iezīmē, ka man ir neprognozējama nākotne, man ir aizvien paliek risks ar pieejamo resursu, un man ir aizvien pieaug dažādi ārējie riski, lai es varētu droši domāt par savu ražošanu. Un šīs lietas diezgan skaidri iezīmējās, un to jau biznesa analītiķi pasaulē. Latvijā mēs par to runājam mazi, un tā analīze ir tāda, kāda ir. Bet globāli analītiķi par to ļoti, ļoti nopietni. Paskatāmies, ko ir apdrošināšanas biznesa, kur kā tad tur rīkoties. Mēs varam ļoti vienkārši saprast, vai vismaz nojaust, kādas šobrīd ir siltumnīca efekta gāzu emisijas Ukrainas karā, par ko mēs skatāmies vispār par to, ko mēs varam nomazināt Latvijā. Mēs zinām, cik Latvija emitē. Mēs apmēram zinām, sarēķināts, cik ir bijis līdzinēji 2 gadu laikā emisijas Ukrainas karā. Varbūt neierēķinot varbūt tur vēl militāro rūpnīcu darbību un cik tur emisijas. Skaidrs, ka viņas cik reizes pārsniedz Latvijas emisijas, bet tas jau nenozīmē, ka mēs tad visi apvēršamies, sakam, labi, tagad gan mēs vairs par ko nedomāsim. Tagad, ja tur notiek karš un tur neviens neskaita nevienu CO2 tonu, tad par ko mēs domājam? Skaidrs, ka valdība Krievijā, protams, ka viņiem nav nekāda, viņiem arī iepriekš nebija nekāds vispār dienas kārtībā nosacīt augsts jautājums par klimata pārmaiņām, ne arī par bioloģisko daudzveidību. Bet tur vismaz viņi tad vēl kaut ko dēļ ārējiem tirgiem, dēļ signāliem investoriem, viņi bija pateikuši, ka viņiem tur būs klimata neutralitāte, tur 60. vai 70. gadā tas bija Krievijas valdības paziņojums. Bet mūsu 50. gadu Eiropas. Bet tas vairāk nedomāju, tas bija vairāk tā kā iekšēji, tas vairāk ir dot signālus ārvalstu investoriem. Lai smuki izskatītos. Lai smuki izskatītos, tieši tā. Bet šobrīd ir skaidrs, ka tur nevienam tas neinteresē un tam līdzīgi. Bet tas tikai norāda to, ka arī mums, tas nozīmē, ka arī mums ne tikai jāuzņemās tās rūpes, ko rada šī sociālā katastrofa kaimiņos, jādomā, kā palīdzēt, bet teorētiski mums jādomā arī par tām emisijām, ko šis blakus karš nodara, un jādomā, kā mēs viņas vēl spējam kaut kādā veidā absorbēt, un kā mēs uzņemamies savu rīcību, es domāju, Eiropu vai pasauli. Un tas ir protams, par to mazāk runā. Mēs runājam par ekocīdu, mēs runājam, kurš par to ekocīdu atbildēs, mēs runājam, tas labs jautājums būtu arī, vai tajā mirklī, ka beigsies šis karš, un kādam būs jāatbild par to kara ietekmēm saistībā ar milzīgiem vides piesārņojumiem, par iznīcību saistībā ar dabas daudzveidību, vai kādam būs arī jāatbild par tām emisijām klimata pārmaiņu viedokļa. Es domāju, ka tam jābūt vienādā pakotnē, un tas nozieguma mērogs ir vienkārši baismīgi liels. Bet ja tāds esi Eiropas iedzīvotājs, tu vēl vari saredzēt tur kaut ko, ja tu sāc globāli lasīt un skatīties analītiķu, ekspertu tajās redzējumā par nākotni, tad, protams, ka tas attēls ir vēl melnāks nekā šodien mēs esam runājuši. Man ir arī Latvijā pazīstami cilvēki, kuri dzīvo ekvatrauksmē, kuriem ir bērni, 11 gadnieki. Kungs saka, viņš 4 rītā piesaļās sēdus, viņš vienkārši domā, viņš ikdienā arī dzīvo nepārtrauktos tur kaut kādos klimata ekspertu podkastos pasaulē par dažādiem risinājumiem, gan par to, kādas ir tendences un kādi ir globālie lēmumi, tādu vai šitādu, vai kādu valstu izdarītās izvēles. Un viņš tajā informācijas burbulī dzīvo, un tad viņš 4 no rīta ir sēdus, viņš domā par savu meitu, kur ir 11 gadniece un kāda viņiem būs nākotne. Bet, ja mēs nonākam pie tā, kā neiekrist, es domāju, ka viens, protams, ir tas vienkāršākais, es teiktu, kaut kāda līdzdarbība, jo aizvien vairāk ir tomēr iespēja iesaistīties kaut kādās, pilsoniski aktīvās rīcībās. Viens, varbūt Latvijā nav attīstīti, tur,
manifestācijas vai piketi, varbūt tas nevienmēr var radīt kaut kādu to pozitīvismu, bet vismaz kaut kādās kopienās, kas darbojās, kas kaut kādas risinājumus rāda, kas rāda kaut kādus pasākumus. Pasaules dabas fonds arī piedāvā dabas talkas, un tam līdz tu vismaz nāk kopā ar pozitīvi domājušiem cilvēkiem un darboties. Tu vari doties arī, mēs arī piedāvājam pārgājienus, kur cilvēki var iet un domāt un runāt par dabas jautājumiem, un tu kaut kā veidā tu vari uzlādēt arī pozitīvu sevi. Tas ir tas virsējākais un tas viens no variantiem, kā tu darīt to vari. Bet ja mēs tā ejam jau dziļāk, es domāju, ka nereti tā atbilde būs kaut kāda pat līdz kādiem psihoterapeitam, jo tas ir tas, kas ekotrauksme, šis ekonogurums, ekobailes un tie termini ļoti dažādi. Mēs skatāmies to, kā vispār šobrīd es jau atļaušos teikt, zinātnes atzars runā pasaulē par šiem jautājumiem. Kas tomēr ir tās rīcības tādā mikro līmenī katram individam, ko mēs šeit Latvijā varam darīt vides labā, klimats pārmaiņu mazināšanas labā, un kā mēs varam ietekmēt plašākus procesus? Jā, es vienmēr pie sevis esmu arī sadalījis tās pakāpes. Pirmais līmenis ir tā darīšana, paša darīšana. Lai mācītu kādu citu, lai kādu citu iesaistītu, lai no citu kaut ko prasītu, tev kaut kā jātiek pašam ir galā ar to savu saimniecību. Un es domāju, tas pirmais līmenis ir tas, ka tu pats centies iespēju robežās, kā tu to vari, cik tev atļauj. Dažbrīd tie arī finansiāli apsvērumi, vai to var vai nevar, bet pieņemsim, ka ja tas nav finanšu raksturu jautājums, tad vismaz tās izvēles, ko tu vari, mēģina ar tām tikt galā. Tas pirmais līmenis. Uz ko jūs liktu to galveno uzsvaru ikdienas dzīvē? Ja mēs lielākās ietekmes redzam, ko mēs runājām, tad enerģētika, transports, mājoklis, mēs redzam mājoklī lielu daļu, mājasaimniecību lielu daļu, tas ir pārtiks jautājumi. Tad patiesībā šie ir tie jautājumi paši vienkāršākie. Enerģētika labi, ja tu dzīvo daudz tālāk mājā, tu daudz ko nevar izvēlēties, kāds būs Rīgas siltuma apkurs sistēma. Tad mēs iesim tālāk, kā tu tur kaut ko var mainīt. Bet, ja tu dzīvo kaut privātā mājā vai tev ir lauka īpašums, tad tu vari sākt domāt, kā tu to enerģiju, kas tam būs tās izvēles. Ja es varu, ja man ļauj tas finansiāli, tas tunelis ļauj kaut ko izvēlēties, tur, es nezinu, saules paneli, tu lietas vai tur siltumsūku un izvieto un tam līdzīgi. Citiem tas nebūs finansiāli īstenojums. Bet mēs varam runāt arī par efektivitāti, energoefektivitāti, mēs varam domāt par taupību. Mēs varam darīt arī daudz dzīvokļu mājā, daudz ko, lai mazinātu to enerģijas patēriņu. Tas tā kā viena lieta, ko tu vari sākt darīt. Transports, un mēs runājām, tas skaidrs, ka mēs ejam uz sabiedrisko transportu, mēs ejam uz kājām, mēs ejam uz velosipēdu, automašīnu, protams, mums ir vajadzīgi, un nav mums teleportēšanās iespējas, bet to mēs skatāmies, kurā mirklī, mēs esam tiešām tā izvērtējuši citas iespējas, un tad, ja mums ir vajadzīgi, tad mēs dodamies to auto. Bet tas ir tagad jāizvērt. Tas būtu normāli, ka mēs to vērtētu un saprastu, ka tam transportam ir ietekme, un to transports izvēlos tajā mirklī, kad man nav cits alternatīvs. Vai man tas laika faktors ir, ka tu nevari ātrāk būt, vai tev citi apsvērumi, ka tu nevari pārvietoties. Vai arī tur kaut kāda īpatnības, tev kaut kas jāved un tam līdzīgi. Bet tālāk un pie tā mājasaimniecības skaidrs, ka mēs ikdienā ejam uz veikalu, mēs ejam katru dienu vai reizēm 2 reizes dienā uz veikalu, mēs pērkam pārtiku, mēs pērkam apģērbu, mēs pērkam mājasaimniecības preces. Mēs daudz, no tādā primitīvā, pirmā līmenī, mēs ļoti daudz tur varam ko darīt. Es domāju, tas, kāda mums tā diēta ir, ko mēs izvēlamies tajā mājasaimniecībā, kādas preces, kādu mēs to apģērbu izvēlamies. Es domāju, tur arī ļoti, ļoti daudz padomi mūsdienās ir dažādiem speciāliem, kādā veidā tu ilgspējīgi varētu virzīt šīs izvēles. Tas pirmais līmenis ir, manuprāt, ja tu neko šobrīd nedari, un kāds no klausītājiem saka, ka par to jāsāk domāt, es domāju, to A burtu var diezgan viegli pavirzīties. Tālāk, protams, tur būs daudzas izvēles tādas, kas būs jau finanši ietilpīgas un jādomā, jo tu nevar strauji nomainīt kaut kādu, apkurs sistēmu, arī lauku mājas, prasīt liels izdevums. Vai nomainīt transporta līdzekli. Tad tas ir tas pirmais tā darīšana. Es vienmēr viņu nosaucu par paša darīšanu. Nākamais, ja arī mēs
esam tie aktīvie, kas domā, vērtē šīs savas ietekmes, šo savu pēdu, tad mēs nonākam pie tā, ka mēs tāpat saprotam, ka mēs arī Latvijas līmenī uz 1,8, 1,9 miljoniem iedzīvotāju, mēs tur esam tūkstoši pret visu cilvēku skaitu Latvijā, nerunājot globāli. Gan attiecība nav daudz lielāka atšķirība. Jautājums, cik mēs spējam iesaistīt citus cilvēkus, cik mēs spējam pārliecināt, cik mēs varam interesantā veidā cilvēkiem pateikt, aicināt mainīties. Un tas ir viens, kā mēs esam darba kolektīvā, ģimenē, mēs varbūt spēlējam futbolu vai dziedam korī vai ejam uz kaut kādu mākslas telpu, gleznot vakarā. Jautājums, kā mēs varam citus iesaistīt cilvēkus, mainīties. Un trešais līmenis ir tas pilsoniskais aktīvisms. Kā tu nodod ziņu tiem cilvēkiem, kas ir tavas teritorijas, pašvaldības vai valsts lēmumu pieņēmēji, ka šis ir svarīgs jautājums? Jo mēs varam būt paši tie aktīvie, tie mēs būsim Latvijā, nezinu cik, 5,000, 10 vai 20,000. Mēs vēl iesaistīsim, vēl tur pieņemsim katrs tur, 10 vai 100, un tad mēs tur būsim, 200,000 vai 300, bet tāpat mēs būsim tur 20 vai 30% no Latvijas iedzīvotājiem vai 40. Skaidrs, ka tie politiskie lēmumi var daudz straujāk mainīt to telpu, kurā mēs dzīvojam. Un tad ir jautājums, vai mēs to vispār redzam, vai mēs to gribam, vai mēs to saprotam, un vai mēs vispār to prasam politiķiem. Un ja mēs redzam, ka Latvijā politiķi par to runā maz vai nemaz, vai arī izliekās, ka viņi runā, bet viņi tikai runā tik tālu, cik prasa Eiropa, un tad domā, kā mēs tos Eiropas prasības varētu kaut kādā veidā tur tīt un pīt, un kā mēs varētu kaut kā viņas ielikt, lai tur nebūtu nekādas baigās izmaiņas. Mēs dzīvot pa vecam, bet arī Eiropa būtu mēs apmierinājuši, jo Eiropa aiz muguras stāv visādi finansējumi. Tos mēs gribam, bet tās rīzības mēs negribam. Un jautājums ir, cik ilgi var būt tāda politiska zaļmaldināšana un cik sabiedrība to ilgi pacieš. Un ja sabiedrība to pacieš, tad, protams, tā zaļmaldināšana iet uz urā. Ja tā sabiedrība to nepacieš un viņi sāk teikt, hei, kāpēc tur notiek, kāpēc tie lēmumi ir mežos tādi, kāpēc tā pesticīdu lietošana nekādīgi nevirzās uz priekšu, kāpēc mēs tur nevaram nekādā veidā tur, sakārtot kaut kādas enerģētikas jautājumus. Un tāpēc es arī saku, ka, ja man jautā, kas tad ir šī gada izaicinājums vai nozīmīgākais notikums vides jomā Latvijā, tad, ja man jāsaka top 3, tad es noteikti teikšu, ka Eiropa parlamenta vēlēšanas. Jo, ko Latvija darīs ar savu dabu, ko Latvija darīs ar saviem vides kvalitātes jautājumiem, nevis nerunāt par klimatu, kas ir tāds vēl lielāks, globālāks jautājums. Tas būs tikai atkarīgs no Eiropas Savienības prasībām. Es atvainojos, bet man strādājot Pasaules dabas fondā un vidas jomā pat jau 26 gadus, es nevaru viegli nosaukt ļoti skaidrus lēmumus, kur es redzētu, kad politika būtu pieņemta, domājot par dabas daudzveidības jautājumiem, kā līdzvērtīgi prioritāte ekonomikas un sociālajiem jautājumiem. Tas vienmēr ir palicis kaut kur tālajā apsirknī, ja mēs ekonomiski esam sapratuši, ka ekonomiski tur mums riski nav, tad mēs varam pastīties par tiem dabas jautājumiem, ko tur darīt. Vispirms mēs sakārtojam tos jautājumus, un tā daba kaut kur, tad kaut kā mēs viņu tur iemīcīsim, piemīcīsim klāt, mēģināsim, kaut kas tur jādara, tad kaut ko mēs darīsim. Nē, un tas ir gan biznesos, domājot par valsts kapitāla sabiedrībām, gan tas ir pēc būtības no lēmumu pieņēmējiem, vai tas ir ministrs kabinets, vai tas ir tā Saeima. Nav tādi teikt, redz, šeit iestājamies un skaidri pateicām, ka šis dabas jautājums mums ir aktuāls un mēs nevaram tā virzīties tā ļoti virsēji uz priekšu. Tās ir situācija, un līdz ar to tas ir spoguls sabiedrības pieprasījumu. Vides jautājumi nekad nav bijuši tik augsti dienas kārtībā lielākajām pasaules politiskajām un biznesa autoritātēm, kā tas ir tagad, šobrīd. Jo gan Parīzes nolīgums, gan šis dabas nolīgums, Montreāls, es gribētu teikt, ka to pieņem no politiskā elita pasaules. Un tas vien norāda par to, ka šis jautājums kaut kāda bumba ir sākusi vēlties.
Tas ir viens. Otrs ir pietiekami daudz šobrīd ir argumentēts un zinātniski izpētīts gan par klimata pārmaiņām, gan par dzīvās dabas izzušanu. Un pateicoties tikai šiem pētījumiem, mēs esam pavirzījušies uz priekšu tiem mērķiem, tiem politikas dokumentiem. Mēs esam šobrīd, mums šīs 10 gadus ir pagājušas sarunās, pētījumos, arī nosacīt finansējuma aplēsēs. Un ja mēs kaut ko pozitīvi gribam redzēt, tad tiešām tā daļa ir pagājusi priekš. Pirms tam pat tā nebija. Bija tikai lozungi. Par klimata pārmaiņām mēs runājam no 79. gada, tur un tālāk aizvien vairāk tika runāts, un arī Pasaules dabasfonds Latvijā mēs runājam no 90. gada beigām ļoti aktīvi, bet tā ir tāda nevalstiska organizācija vai vides cilvēku saujas, tāds, gribētu teikt, naratīvs, kas netiek sadzirdēts plašākā auditorijā. Šobrīd es gribētu teikt, ka tas jau ir sadzirdēts, un tagad ir tas jautājums, kā tu to īstenot. Mēs esam nonākuši tai darīšanai. Tā kā, tas ir pozitīvs, ka mēs esam apzinājušies šīs problēmas, zinātniski argumentējuši šīs problēmas, ir gan aplēses, gan jau arī finansējums ir piesaistīts šī problēma risinājumiem, cik viņš tur ir pietiekošs, un tas ir cits jautājums. Un par šo jautājumu, es gribētu teikt, jau atbildību uzņemās politiskie līderi un biznesa līderi. Kopā zaļāk, ilgi, laimīgi un dabai draudzīgi. Raidījumu ciklu Kopā zaļāk finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vairāk aizraujošu raidījumu par aktuālām tēmām klausies Santa LV.